prieks jūs visus redzēt, daudz pazīstamu seju, vēl vairāk nepazīstamu seju. Cerams, mēs iepazīsimies šīs sarunas laikā. Un, mani sauc Jānis Šiliņš, es esmu Latvijas Nacionālā arhīva vadošais pētnieks. Šeit ir dažādas prominentas personas, kā jūs redzat, gan direktori un direktores un vietnieki un parasti ierindas cīnītāji kultūras lauka arēja, kā es pats. Man ir uzticēts vadīt šīs dienas diskusiju. Mēs parunāsim par diezgan dažādām tēmām, kas ir saistītas ar digitālajām, virtuālajām lietām. Un droši vien man tā doma bija tāda sākt ar tādām konkrētākām lietām, jautājumiem, tad pāriet uz tādiem vispārīgākiem, filozofiskākiem jautājumiem. Un tā pati konkrētākā pirmā lieta, droši vien, ar ko mēs visi, vai gandrīz visi kultūras jomas pārstāvji šodien esam saskārušies, ir bibliotēkas datu centra darbības traucējumi. Kas tas īsti? Tas ir man interesē. Tas man ļoti interesē. Man ļāva uzdot jautājumus, kas man interesē šodien. Un tā kā mums šeit ir arī Karina Bandere, varbūt, ka var kādu komentāru par to. Un pie tam es arī, bet tas arī tāds ne tikai konkrēts jautājums, tas ir tāds vispārīgs jautājums, jo iepriekšējos gadus diskutējot ar kolēģiem, ik pa laikam ir nācies dzirdēt, ka kāpēc tad bibliotēka visu sagrāk pie sevis, kāpēc ir tāds monopols un viss tiek centralizēts un ka mums taču vajag arī savas informācijas sistēmas, un tagad ir tāds īsts brīdis, lai tā tie oponenti varētu it kā triumfēt, teikt, lūk, ka viss tagad ir apstājies, sastindzis, un ko nu mēs darīsim. Karina, varbūt ir kāds komentārs par šo sāpīgo tēmu, šīs nedēļas aktuālo. Jā, negaidīts jautājums. Pilnīgi negaidīts jautājums. Labā ziņa ir tāda, ka datu centra darbība ir atjaunota. Līdz ar to sistēmas viena pēc otras arī pamazām atjauno darbību. Jā, protams, tās sistēmas, kuras ir lielās sistēmas, VVVs un NMK un arī DOMS un tam līdzīgi prasīs vēl pāris dienu darbu jau šo sistēmu uzturētājiem atgriezt to pie dzīves, bet datu centra dzīve ir atjaunojusies un visi serveri ir darbībā. Bet kļūdas jau notiek. Mēs jau zinām, ka nekas nav absolūti šajā pasaulē. Kļūdas notiek, un šāda kļūda varēja notikt jebkurā datu centrā, jebkuros serveros, tās ir programmatūras kļūdas, un šeit mums, protams, var palīdzēt šī kļūda kaut ko mācīties uz priekšu, par to mēs runāsim, domāsim vēl turpmākos noteikti nedēļas un mēnešus, lai preventīvi vairāk pasargātos, bet no šādas kļūdas faktiski izvairīties būtu bijis grūti jebkuram. Tie ir tie pirmie secinājumi, tā kā varbūt tā ir arī īsa atbilde. Tā ir jaunums. Visas solis vienā groziņā, ja kļūdas ir neizbēgamas. Varbūt mazāks groziņš būtu mazāk cietis nekā lielāks. Šajā datu centrā ir vairāki groziņi, līdz ar to dati nav skarti. Visi dati ir drošībā, visi mūsu digitālajie objekti, piemēram, digitalizētais saturs, ir drošs, un tas jau ir pārbaudīts. Labi, es gribu turpināt iesaistīt arī citus atmiņas institūcijas pārstāvis, jo šeit gan muzeji un bibliotēkas un arhīvi, un sāksim ar tātad nejaukajiem, turpināsim jautājumiem. Es gribēju pajautāt savai lielajai priekšniecei, direktorai Mārai, par to, ka pagājušajā gadā ļoti skaļi izskanēja šie valsts kontrolas pārmetumi arhīvam par elektronisko dokumentu pieņemšanas lēno tempu. Un es pieņemu, ka cilvēks arī tas tā kā varbūt interesē, un varbūt ir kāds komentārs par šo, kāda tad ir šobrīd tā situācija un kā mēs skatāmies nākotnē šajā lietā. Man jau liekas arī, ka pagājušajā gadā valsts kontrole mazliet pārspīlēja, kā viņi to mīl darīt, ka nemaz tik slikti nav, un kā Gatis vienmēr mēdz teikt, mēs tomēr esam mazliet priekšā gan igauniem, gan latviešiem šajā jautājumā, ko mēs esam vairāk pieņēmuši, bet es domāju, ka lielākā daļa, vismaz arhīvā strādājušie, viņi pamanījuši, cik ļoti mēs šogad mācamies, kā mēs atgūstam šo te jauno procesu, un sistemātiski jau strādājam ar iestādēm, viņas bakstot, ka ir jānodod. Man liekas, ka viss tas lielākais posms šobrīd un grūtākais ir iestādes, jo iestādēs nav cilvēki, kas ir gatavi viņus sagatavot un nodot, un mēs tur šobrīd ļoti daudz darām viņu vietu. Bet, mēs esam izcīnījuši Eiropas vienu naudiņu kopā ar valsts administrācijas skolu, būs iestāžu cilvēkiem, arī mūsu cilvēkiem mācību cikls tieši par elektroniskiem dokumentiem, sākot no nulles, kas tas vispār ir, līdz pat datu bāzēm, kā viņas sagatavot nodošanai. Tā kā es domāju, ka,
tā, kā saka, ka melnais caurums par šo gadu, par šiem laikmetiem, kas ir elektronisks, tā nepaliks. Man liekas, ka būs pat vairāk nekā mēs saņemam papīrā, jo elektroniskas dokumentus mēs varam paņemt lielāk un mazāk izlas, un tad tas dokumentu kopums var būt plašāks. Varbūt Atis vēl kaut ko var piebilst, jo tas ir tā kā viņa mīļākais rādījums ar dzīvi. Nu jā, ko es varu pateikt, neklausiet, neticiet valsts kontrolē. Šis tiek ierakstīts gan. Bet es jau to teicu Saeimā deputātiem arī, kad bija jābūt publisko izdevumu un revīzijas komisijā jāatskaitās vai jātaisnojās, es nezinu, mums nav ko taisnoties. Un tas pārmetums ir tāds, ka, nu jā, neskapēc valsts kontrole ir uzrakstījis, ka mēs pietiekoši lēni pieņemam, nu, bet kā mēs varam pieņemt ātrāk, ja mums nenodod ātrāk, jā? Nav jau tādas rindas un tam līdzīgi. Problēmas ir tātad institūcijās sagatavot šos dokumentus nodošanai, un mēs esam 3 cilvēki, tagad 4, jā, pa vienu vairāk kopš valsts kontrolas ziņojumu, un nu, cik mēs viņiem varam palīdzēt, tik mēs varam palīdzēt, un tas ir institūcijas pašas pienākums to izdarīt. Un, nu, ja institūcijas nav spējīgas sagatavot, nu, tā vienkārši datorlietotāja terminoloģijā runājot, vienkāršu folderi, kurā ir nododamie faili, un tālāk ir šo failu reģistrs, to nemāk pat izdarīt, nu, es nezinu, nu, kaut kas jau nav kārtībā, ne jau tikai pie mums. Gati, tu tieši tā kā uzmet tādu tiltiņu uz nākamo jautājumu, es tev arī gribēju pajautāt par pagājušā gada notikumiem, ka tu publiski paudi neapmierinātību un kritizēja ārlietu ministriju par dokumentu laicīgu nenodošanu arhīvam, un ārlietu ministrija to ļoti troponēja un teica, ka tā nav. Kāda tur īsti ir tā situācija šogad? Ārlietu ministrija ir labojusies? No ārlietu ministrijai, lai viņi varētu laboties pie pašreizējiem tempiem, būs nepieciešama vismaz 30 gadu, ko es arī viņiem pārmetu. Un no ārlietu ministrija šī gadījumā mums ir komunicējusi, nu, kā to varētu saukt ar baltajiem meliem, bet es domāju, ka mums kā arhīvistiem, kā nacionālā dokumentārā mantojuma krājējiem un arī uzraugiem, no šī gadījumā ir sirdsapziņa tīra. Mēs esam par šo jautājumu komunicējuši tātad visai Latvijas sabiedrībai, presē konkrēti. Un, respektīvi, ja nav nekāda reakcija pret šo, tad laikam viss ir kārtībā, sabiedrība laikam visu pieņem. Mums nav citu iespēju, kā mudināt ārlietu ministriju ātrāk sakārtot savus dokumentus. Jo nevienā iestādē, principā, nav tāda situācija, ka dokumenti nav tikuši kārtot 30 gadus, jā, un tie baltie meli ir tur tā atbildi ārlietu ministrijai, ka viņi saka, ka viņiem esot uzskaite par šiem dokumentiem. Es viņiem pārmetu, ka viņi nav. Protams, ka tagad viņiem ir uzskaite, kad Latvijas Nacionālais arhīvs sāk pārmest, ka viņiem ir šīs nekārtības, jā, bet šī uzskaite jau nav par tiem 90. gadu vai 2000. gadu dokumentiem. Tā kā tas ir tas jautājums, kas būtu jālemj visaugstākajā politiskajā līmenī. Es domāju, ka arhīvs to ir noziņojis un tālāk jārisina politiski. Es domāju, ka šos dokumentus arī ārlietu ministrija biezi vai strateģiski pēc pašreizējās situācijas taisās mums arī atdot. Varbūt tāda situācija ārlietu ministrija var veidot savu arhīvu, bet tam arhīvam jābūt sakārtotam. Pašlaik ārlietu ministrija kārto 94. 95. gadu, kad mums institūcijas visas pārējās kārtota, tad 17. 18. 20. gadu, jā, 2020. gadu, tā policija ir palieltu, tā kā viņiem ir jāsaņemās. Izklausās, šī ir viena no varbūt šīs dienas kritiskākajām diskusijām, kas notiek šī pilsētā, bet es gribu atkal atgriezties pie bibliotēkas, pie tāda, varētu teikt, kā nodoma vasalis, tu esi Valter vai tā kā autonoms, tā kā, vai tā kā hercogs, kuram pieder tāda veselā mazā valstiņa Nacionālās bibliotēkas paspārnē, savu hercogistu, Nacionālā enciklopēdija. Un šī nedēļa man bija tiešām trauksmēni, jo es klikšķinu uz to enciklopēdiju un viņu nevar vaļā, vai ne? Nevar vaļā. Un es atceros, ka tu sāki darbu pie Nacionālās enciklopēdijas, tu uzsvēri, ka visam ir jābūt digitālajā vidē.
piedalīties gan to nedaudz tā kā paklupi atklāšanas pasākumā, kuram vajadzēja sagatavot milzīgu biezu papīra ķieģeli, bet tavuprāt, redz, pagājuši diezgan daudz gadi, kā tu skaties tas lēmums par to totālu digitālo saturu, tas ir attaisnojies, kur tu redz priekšrocības trūkumus? Vai tu domāji kopumā digitāls saturs par visu kaut ko, vai tieši konkrēti par enciklopēdiju? Es domāju tieši enciklopēdiju, vai arī tu gatavo vēl kādu digitālo saturu, par ko es domāju arī, teiksim, par tevi, par citiem cilvēkiem un citām brīnišķīgām iestādēm, kur pārstāvības apkārt man te ir. Jo enciklopēdija jau nevar eksistēt pilnībā autonomi, tur ir nepieciešami gan rakstītāji, gan resursu turētāji, no kurienes mēs ņemam visu. Un tas lielais jautājums ir, cik lielā mērā visu digitalizēt, bet runājot par enciklopēdiju ir skaidrs, un es esmu domājis, un mēs šorīt es ātrāk ierados šeit, un runāju ar brīnišķīgajām cēsu meitenēm, un tā mana stingra pārliecība ir, ka skaidrs, ka no vienas puses šādas situācijas atklāja to vājumu kādu digitālajai videi, bet no otras puses īsta alternatīva jau nav. Un vai jūs domājat, ka tagad kaut kas masveidīgi atgriezīsies pie drukātā vārda? Nē, drukātam vārdam ir savu nišu, vienmēr būs, bet būtībā digitālā vide piedāvā vienkārši neiedomājums priekšrocības. Līdz ar to ir jādomā, kā to labāk, drošāk izveidot. Protams, jārēķinās, ka fēlers notiks ik pa brīdim, jāmēģina, lai būtu mazāk. Un tas stāsts ir arī par enciklopēdiju. Ir pasaulē ļoti labi, man ir zinām situācija, kāda pasaulē ar enciklopēdiju veidošanu. Un patiesībā visur, kur lieliem soļiem virzās uz priekšu zināšanu, teiksim, nodošanu sabiedrībai, tas notiek tikai un vienīgi digitāli. Un būtībā papīrs, protams, piedod kaut kādu lietu, un 18. gadā tas saucamais klupiens bija skaista lieta, 18. gads, es droši vien vienīgo reizi 100 gadu piedzīvošu, līdz ar to tādas lietas vienreiz mūžā var uztaisīt, bet tas, ja vēl pašā sākumā mums bija ilūzijas, ka varētu kaut kādu ekskluzīvu vairāk sējumu izdevumu izdot šobrīd, man diezgan skaidrs, ka tas ir faktiski ļoti liels ieguldījums, neadekvāts ieguldījums, un rezultāts nebūs tāds, par kādu visi gudrinieki, visi apkārt Rīgas un Cēsu ielās runā. Realitātē ir tas, ko jūs atrodiet telefonā, tas ir jums vajadzīgs, un to jūs arī reāli izmantojat. Bet šonedēļ tu neatvēri to biezo ķieģeli papīra. Man tiešām, tā nav vienīgā reize, kad kaut kas mums ir bijis, protams, ja, un varbūt kāds ir pamanījis, bet vairums nepamana to, un man apgriežas zem otrādi, ka kaut kas tāds notiek, un tādas situācijas man ir bijušas. Un tas ir tas, kur mēs, teiksim, kas strādājam uz enciklopēdiju, mēs ļoti daudz ieguldam tajā visā, un tad tā sajūta ir, ka viss tev būtībā sabrūk, ko tu esi darījis, kam tu esi dzīvojis līdzi. Vienkārši neeksistē, viss vairāk nav, atšķirībā no papīra. Kur kaut kas notiek ar papīru, tad tur kopijas 10 ir sataisīts. Ja? Bet no otras puses es komunicēju ar tiem cilvēkiem, cik tur varēja, jo viņi tur nepārtraukt kaut ko tik dara. Ja? Un es zinu, kādi viņi ir, un viņi strādā tiešām, un es domāju, ka viņi ir profesionāli. Un es zinu, ka citām enciklopēdijām arī ir līdzīgas situācijas. Un visu laiku kaut kas tāds notiek. Un cilvēciski man bija briesmīgas sajūtas, briesmīgāks nekā varbūt tev vai kādam vidusskolniekam, kuram druģaini vajadzēja pa blāmanu kaut ko izlasīt. Bet tā ir tā realitāte. Vienkārši tas tā ir un jāstrādā, lai tas būtu mazāk, lai tas sekas būtu mazākas, bet man tiešām bija ļoti, ļoti nepatīkami. Bibliotēkas darbiniekiem vispār bija nepatīkams šīs dienas, joprojām ir, kamēr viss nav izdarīts. Bet atpakaļ ceļa nav, un vienkārši tā sistēma ir tāda, un viņa kļūs arvien labāk, ērtāk, kā to padarīt drošāk, un tas ir attiecīgi man nozara speciālistu jautājums. Un vēl viena lieta ir, tas prasa naudu, nedzīvosim ilūzijā, ka tas kaut kas lēts, jūs ļoti labi ziniet, tur daudz naudas. Un ja mēs gribam droši, mums jāiegūda vairāk, vienkārši aritmētika. Valteris, tev var nominēt, noteikti Ķīnā ir kāds sensons, kurš izprintē visus tos enciklopēdijas tos šķirkļus, tā ka tas aizies zudībā, pat ja viss plīsīs un lūzīs. Es gribu pāriet pie muzejiem ar tādu nedaudz varbūt filozofiskāku jautājumu, tādu plašāku. Tā kā mums šeit ir
Cēsu, var teikt, nu tā, var teikt, tu man asociējies Kristīna Cēsina, kaut arī jau kādu laiku es Rīgā. Jā, bet, nu tā kā skatos uz tevi un domāju par Cēsinu. Un jautājums ir tāds, kas mani vienmēr ir tā kā, nu, pēdējos gadus, cik es esmu saistīts ar muzeju darbību, interesēs. Mūsdienās tās ekspozīciju izstāžu veidošana un izmaksas kļūst, nu, astronomiski lielas, tur pat līdz 500 000 un lielāko daļu aprīja visādi tie multimēdiju risinājumi un digitālie un visādas papildinātās realitātes un virtuālās realitātes. Bet kā tu skaties, un varbūt citi muzeju pārstāvji un varbūt citu atmiņu institūciju pārstāvji, jo mēs tomēr visi taisam gan bibliotēku izstādes un arī arhīvus. Kā tu skaties uz šo proporciju starp tām izmaksām un tiem reālajiem ieguvumiem? Vai tas nav, nu, Valters minēja par to līdzekļu kaut kādu izšķērdēšanu un tā, vai tas attaisnojas tās milzīgās summas, ka tu it kā ievelc to cilvēku muzejā, bet vai tas dod arī kaut ko kvalitatīvu muzejam pašam? Kā tu teici? Par izšķērdēšanu es neteicu nevienu. Jā, par ieguldījumiem pareiziem un nepareiziem. Kaut kā tā tu teici, jā, es atvainojos. Mums būs ieraksts, jā. Mēs piefiksējam šo kā autors. Varbūt nopatizēšu, tu domā par izstādēm, kas ir muzejā, nevis digitālām izstādēm. Jā, tieši fiziskām izstādēm, jā. Jā, man, protams, ieguldījumi ir lieli, tīpaši mēs runājam par to, ka mums ir jābūt interesantiem, atraktīviem, lai uzrunātu gan jauniešus, gan vispār mūsu apmeklētāju. Bet muzejs, pirmkārt, tā ir satikšanās ar priekšmetu. Mēs nevaram pāriet tikai uz digitālām izstādēm, tikai uz virtuālām izstādēm. Mēs nedrīkstam to darīt, jo tāpēc mēs jau glabājam mūsu mantojumu, lai mēs viņu rādītu sabiedrībai, lai mēs viņu darītu pieejamāku. Digitālās izstādes tā ir savukārt iespēja aizvest mūsu sagatavotās izstādes jau tālāk ārpus mūsu muzeja durvīm uz visā pasaulē būtībā. Mums arī ir virtuālās izstādes sagatavotas. Bet es domāju, jebkurā gadījumā tā satikšanās ar priekšmetu un satikšanās muzejā, tas ir tas būtiskākais. Un jā, neskatoties uz visiem ieguldījumiem, tas attaisno sevi. Cik lielā mērā tās tehnoloģijas palīdz satikties ar priekšmetu cilvēkam? Vai viņas nenovērš uzmanību un parasti tur ir viss kaut kas apkārt uzbūvēts un Jā, bet tas ir dažādi. Es teikšu tā, tas ir dažādi. Tas ir atkarīgs, kā mēs strādājam ar dizaineriem, kā mēs strādājam ar scenogrāfiem, kāda ir arī izstādes autoru uzstādījumi, tā tālāk un tā joprojām. Tas, kam ir jāseko līdzi, protams, lai tās digitālās tehnoloģijas muzejā nenomāc to pašu priekšmetu, bet tāpat laikā viņām ir jābūt, lai mēs varētu interesantāk izstāstīt tā priekšmetu stāstu. Bez tā arī nevajag, vai arī, piemēram, ar 3D, 4D, jo tagad skeneriem, ka tu vari apskatīties priekšmetu tā, kā viņi nevarētu vienkārši vitrīnā to apskatīties. Izstāstīt interesantu stāstu par konkrēto priekšmetu, un tam ir nepieciešams tehnoloģijas, bet viņas nedrīkst nomākt, protams, pašu priekšmetu. Jā, es tieši gribēju pajautāt par to 3D un 4D skenēšanu, jo tā ir tāda ļoti moderna mūsdienīga lieta, ko arī lielie pasaules muzeji izmanto, un tas tā kā pavar ļoti daudz iespējas, un iespējams mūsu krājums tiek padarīts pieejams visā pasaulē, un viņu var dažādi izmantot, un arī tam varbūt kāds ekonomisks iegums. Kā ir varbūt tavā muzejā, vai jūs uz to skatāties, vai arī citos muzejos, vai vispār, jo es zinu, ka Latvijā ir bijuši tādi eksperimenti šajā virzienā, bet kā tu skaties šo perspektīvu? Jā, ir. Mēs pēdējo reizi 3D skanējām ieroci, man kā šķiet pagājušā gada novembris vai tam līdzīgi. Šobrīd es teikšu tā, ka tas, ko mēs ieguldam, lai uztaisītu 3D šo skenēšanu, viņa ir pārāk dārga. Tas ir vismaz runājot par priekšmetiem, kas ir muzejā. Ja mēs viņus gribam kvalitatīvi arī izveidot šo attēlu un tam līdzīgi. Bet, jā, protams, tā ir pieejamība. Tāpat, piemēram, virtuālām un digitālām izstādēm mēs izmantojam 3D skenerus, lai varētu tiešām padarīt mūsu krājumu pieejamāku, bet šobrīd es domāju, tās izmaksas uz vienu priekšmetu ir pārāk lielas.
Es redzu, līdzās sēž Cēsu muzeja pārstāvi bažīgi, klausoties, kādas problēmas ir tiem bagātajiem rīdziniekiem. Un ko saka Cēsu muzejs par to satikšanos ar priekšmetu tādā digitālā vai fiziskā formā? Vai ir kāds komentārs? Un par tām izmaksām nenormālajām? Jautājumu daudz, bet no kur galva sākt. Vispirms man gribējās papildināt Kristīnu par to, ka muzejiem bija un būs tā funkcija, kur apmeklētājs var rast tiešu kontaktu ar priekšmetiem, ar 100 un vairāk gadus veciem priekšmetiem, un ir ļoti liela sabiedrības daļa, kam tas ir ļoti svarīgi. Kas varbūt ieraugot šajā, teiksim, digitālajā datu bāzē šo mūsu priekšmetu, gribēs tomēr atbraukt uz muzeju un redzēt to oriģinālu. Protams, mēs nevaram atļauties tik tālu, kā ļaut turēt šos priekšmetus rokās, ko daudzi arī labprāt gribētu, vai ne, tā tas arī ir, vismaz mums pašiem tā ir, kad gribas, bet runājot par ekspozīcijām un izstādēm, kā jau Kristīna teica, ir jāatrod tas līdzsvars, jāatrod, mēs esam ļoti centušies, patreiz esošo ekspozīciju, ko jau vairs nedrīkstam saukt par jaunu. Savulaik tas, kad izstāde ekspozīcija vēl bija jauna, tika uzskatīts pēc speciālistu vērtējumu, ka mums tas ir izdevies. Bet ir tā nelaime, ka visas tās iekārtas mēdz bojāties un iziet no ierindas, un viņām ir tā indeve sākt iziet no ierindas tūlīt pēc tam, kā beidzās garantijas termiņš. Un tad ir kāds laika periods, kad mēs vēl izmisīgi labojam, remontējam un arī izdodas, bet mēs esam nonākuši pēc tā robežai, kad šķiet jāgādā jaunas. Un, protams, kopā ar jaunā ekspozīciju vai tam līdzīgi. Vēl varbūt es varu piebilst tikai to, ja mēs visu maksimāli pārējām uz šo digitālo vidi, tad zināmā mērā varbūt drusku pārspīlējam, bet tad jau muzeja jāslēdz ciet. Tad jau vienkārši visu digitalizē un visi sēž pie datoriem, digitālās ekspozīcijas, digitālās izstādes un visiem vizuālais priekšmets jau ir. Bet kontakta priekšmets nav. Varbūt vēl kāds komentārs. Te Madonas muzejs ir un varbūt vēl kāds, varbūt muzejniekiem ir ko izteikties. Pieļauju, ka tā ir diezgan sāpīga tēma, ņemot vērā, cik grūti parasti nākas meklēt finansējumu visiem tiem nenormālajiem risinājumiem, moderniem. Jā, labdien! Es esmu no Haralda Mēģņa dziesmu svētku skolas. Mēs esam tāda jauna iestāde. Madonas naudas pētniecības un mākslas muzeja struktūra vienība. Un mums tiešām daudz izaicinājumu. Mēs priekš sevis esam formulējuši, ka mums galvenais, jo mums ir krājuma kā tāda, mums ir mazs, bet mums ir galvenais stāsts, ko mēs krājam, ir nemateriālais mantojums par dziesmu svētkiem, ir stāsti, un mums galvenais priekšmets, varētu teikt, kā kolēģi teica, ir stāsts. Un ja to patur centrā, un apkārt būvē ar digitāliem priekšmetiem vai digitālām formām un dažādiem variantiem mums, piemēram, izstādē mūsu jaunajā ekspozīcijā, ir daži digitāli risinājumi, bet tie ir daži, tik daudz, cik projektu naudās var iegūt. Un ir arī šie stāsti, dzīvie stāsti, dzīvie liecības, fotogrāfijas, bet tas ir balanss vienmēr, bet vienmēr paturot centrā stāstu un saturu. Un viss pārējais ir forma, arī digitālā forma. Un to ir vērts izmantot, lai piekļūtu plašākai auditorijai, bet tikai savu finanšu iespēju robežās. Paldies! Runājot par šiem priekšmetiem un
priekš man tā. Es gribu atgriezties pie bibliotēkas vai bibliotekām. Un mēs bija runas savulaik, kino iznīcinās teātri un televīzija iznīcinās kino un internets savukārt televīziju un viss pastāv un plaukst un ir ļoti lieliski. Un arī fiziskā grāmata vēl arvien pastāv, lai cik tas nebūtu neticami, lai gan it kā visi ir pārvietojušies lasa digitālajā vidē, bet es aizēju uz grāmatnīcu un tur ir lielas rindas. Un es neesmu profesionāls, es nenodarbojos ar grāmatām tādā profesionālā veidā ikdienā. Kur tas fiziskās grāmatas fenomens, kāpēc viņi vēl arvien eksistē un kā ar viņu tik galā, lai visu varētu digitalizēt un padarīt labāk, kā Valters teica, ka viss tā kā būs digitāls un labāks. Vai tu tā neteici? Es gluži tā neteicu, bet principā tā ideja, protams, tādā sarunā, kur... Tu paņem mikrofonu varbūt. Mēs mēģinām pārspīlēt nedaudz, lai iegūtu uzmanību, un tas ir saprotams. Es nebrīd neteicu, ka visam jābūt digitālam, bet es agrāk ļoti daudz grāmatas lasīju, jūs neticēsiet, bet es agrāk lasīju pat skolas laikā. Un kopš Jānis, ar citu, tu man sagādāji pirms 10 gadiem elektronisko grāmatu, es faktiski lasu tikai un vienīgi elektronisko grāmatu, gandrīz. Tā ir ērtāk. Tur saliena visas grāmatas, ko man vajag, es palielinu burtus, man nevajag brilles likt, es varu lasīt tumsā. Tā ir brīnišķīga priekšrocība, jo man grāmatas būtība nav turēt grāmatu un smaržot, kā viņi smaržo. Man citi ir teikuši, tur smaržas svarīgi, man saturs svarīgs. Bet vienmēr pastāv lietas, kuras nevar digitalizēt. Un pa muzejiem, man liekas, vispār šeit tāda lodāšana tā saruna ir. Es nevaru iedomāties, kā muzeja būtu tikai digitāli. Skaidrs, man visiem patīk, man patīk ļoti muzejos aiziet, apskatīt, pieskarties, jo jūs neļaujat. Bet grāmatas kaut kādai daļai cilvēki noteikti arī nākotnē būs svarīgas. Un droši vien, ka ir tur grāmatniekiem jāprasa. Tur, man liekas, pat saruna speciāli par grāmatniecību, tur pilns ar cilvēkiem. Es gāju, tur skatījos, tur ļoti apmeklētu sarunu. Man personīgi nav svarīgi, man digitāli svarīgi, jo man vajag ātrs satura, daudz, viegli iegādājam, bet tas nav kaut kas, kas ir izslēdzošs. Tās nav nekāds pretrums. Digitalizācija palīdz dzīvot. Nu, jums visiem atgrieztos 30 gadu atpakaļ. Kā mēs dzīvojām, vai bija baigi ērti, tagad ir ērtāk. Ar visiem tiem datu centru trobeļiem, jā, tomēr ir daudzas lietas ir ērtāk. Vai tā nav? Jā, bet tu saki par efektivitāti un tām lietām, vai ne, ka, piemēram, man arī ļoti patīk aiziet uz Nacionālo bibliotēku, uz lasītavu, tur viss tās grāmatas, es varu fiziski paņemt viņu un tad ir skats uz Vecrīgu un Daugavu, bet tas viss ir ļoti dārgi, tā kā. Daudz lētāk, taču ir vienkārši paņemt periodikā vai grāmatu LNDB vai iet un tā, bet tur ir ekskluzīva iespēja, vai neaiziet uz bibliotēku, paņemt to, tu zini, cik tur maksā balsts, cik tā nodokļi aiziet to logu mazgāšanā vai ne, un tu priecājies vienkārši izbaudi to savu to ekskluzivitāti, bet kur ir tas, varbūt tas fiziskās vēl grāmatas noslēpums, kāpēc viņi vēl ar vienu eksistē, un kā Valters saka, ka nāks šodien ir daudz citēt, ka, lūk, esot pat ļoti apmeklēta diskusija par grāmatniecību. Varbūt, šobrīd tieši notiek saruna ar jauniešiem, vai viņi lasa bibliotēkas teltī, un viņi lasa, lai arī mūsu valsts pētījumi un starptautiskie pētījumi liecina, ka ir kritiski šī lasīt prasība, tomēr jaunieši lasa, un viņi lasa šīs fiziskās grāmatas. Arī mana meita pērk fiziskās grāmatas, viņai patīk fiziskās grāmatas, bet droši vien atbilde ir ļoti subjektīva uz šo Jāni jūsu jautājumu par to, kāpēc, kas ir tas fenomens tajā fiziskajā grāmatā. Katram tas ir savs, Valteram tā nav smarža, bet ir kas cits saturs, bet kādam varbūt tā ir smarža un iespēja Vecrīgā apsēsties un skatīties pa šo logu un šķirtīt fizisko izdevumu. Bet man negribās piekrist arī varbūt minētajam, ka visu nevar digitalizēt. Es domāju, fiziskās lietas var visas digitalizēt. Tas prasa laiku, tas prasa naudu, bet principā to visu var digitalizēt un, kas zina, varbūt pēc daudziem gadiem,
varbūt ne pēc tik daudziem gadiem mēs tiešām arvien vairāk lietosim ērtības dēļ tikai periodiku un grāmatas portālu. Nu, tā ir ļoti laba atbilde no digitālās attīstības departamenta direktors. Nu, tas varbūt, ka ir vēl kādi bibliotekāri vai biblioteka pārstāvi, kuriem ir ko teikt par šo fiziskās vecmodīgās grāmatas šarmu un priekšrocībām pret digitālo. Kamēr es atdodu mikrofonu, man liekas, ka īstenībā jau runīt par saturu un formu, un primāri ir saturs, kas rodas arī grāmatas veidā, un tālāk jau tās formas izvēle tiešām ļoti personīgi. Mums jābūt draudzīgākiem kolēģi, viesi, garām gājēji. Mēs esam ir vēl vārds kaut kur ir. Bet tad es dodu vārdu bibliotekāriem, ne? Jā. Labdien! Mēs esam no Sēzu bibliotekas, un es varu teikt tā, kā jau kungs teica, katram savs, jā, viens mīl tradicionālā grāmatu, citi mīlēja grāmatas, citam ir saturs, citam vajag to veidolu un to grāmatas fizisko aptaustīt, un es teiktu, ka mums uz grāmatām ir rindas, un mēs labprāt nopirkt visu, ko cilvēki vēlētos, protams, mums arī ierobežot līdzekļi, un jaunieši lasa, un bērni lasa, un es neteicu, ka es arī savu laiku esmu gan e-grāmatas lasījis, sevišķi Covid laikā, ja, kad tā piekļūstamība visam, ko tu vēlies, nebija tik laba, un es domāju, ka grāmatas pastāvēs, tāpat kā muzeja pastāvēs arhīvi un pastāvēs šīs divas lietas, būs tradicionālā veidā un būs arī šīs digitālās veidā, kas ir. Un kā jau visi iepriekš minēja, šīs digitālajā veidi ir ļoti dārgi. Un mums kā pašvaldības bibliotekai, lai kaut ko arī no saviem krājumiem digitalizētu, tas viss maksā lielu naudu un ir jāiesaistās projektos, lai kaut ko tādu realizētu. Un tad arī daudzreiz jāizdomā, vai pēc gadiem tas kādam būs vajadzīgs, vai tas ir tikai mūsu aicinājums un kaut kāds mirkļu iegriba, vai tāpēc, ka mēs kaut ko redzējām, un tā arī mēs tā gribam, lai mums tā būtu, bet vai mūsu lasītājiem, vai mūsu lietotājiem tas tiešām būs vajadzīgs, un arī tām digitālajām izstādēm. Tā ir laba lieta. Un kaut, ko mēs nevaram fiziski parādīt, to mēs varam parādīt internetā un aicināt cilvēkus ielūkoties tajā bibliotekā, lai viņš arī iepazīst šo tradicionālo biblioteku un sajūt to bibliotekas elpu vai auru vai to vidi. Un bērni nāk un arī pieaugšie nāk uz to vidi, jo viņiem patīk šī vide, kur ir grāmatas, kur ir fiziskās grāmatas, jo tas tevi kaut kā iedvesmo un arī dara tādu, plašāku redzesloku, man liekas, jo digitālajā tu nevari redzēt visu vienkops, tos plauktu rindas un to grāmatu daudzumu. Jā, tu tā vienu grāmatu pāršķirstīs, pastīsies nākošo, bet te tu redz vienkops ļoti daudz. Paldies, ļoti laba pārēja izdevās uz nākamo jautājumu, ko es vēstīšos pie arhīviem, pie tā, lūk, mēs redzam, ko mēs šodien lasam un ko mēs esam lasījuši, bet jautājums, ko mēs lasīsim nākotnē, jo ir normatīvi akti, kas nosaka, kādu dokumentu jāpieņem arhīvam, bet to digitālo fórumu un visādu veidu saturu kļūst arvien vairāk un vairāk, un vai mēs tiešām esam pārliecināti, ka mēs pieņemam to, kas tiešām būs interesants nākamajām paudzēm, vai ir šī arhīviskā vērtība vai ne, vai nākamās paudzes tā skatīsies šiem dokumentiem, un vai mēs tā kā nedomājam paplašināt šo spektru, ko mēs pieņemam, ja atkal ir paplašinām, tad atkal, protams, visādas problēmas radīsies, vai ne, gan ar pieņemšanu un glabāšanu, un tas viss ir jāuztur, kādas ir šīs perspektīvas mums ar šīm lietām, ko mēs nākotnē lasīsim, varbūt. Vai es nezinu, Gata, Māra vai arī kolēģis Ibrāš. Gata, kāds būs patīkums? Jā, kolēģi, ziniet, ir tāda situācija, kad man ar pašiem mūsu kolēģiem pat bija tāda diskusija, un mums bija, ziniet, diskusija par vienu konkrētu gadījumu, un tas bija Nodarbinātības valsts aģentūras bezdarbnieku datu pieņemšana valsts glabāšanā.
Es nezinu, kā jums liekas, tie bezdarbnieku dati ir nozīmīgi vēstures pētniecībai, ekonomikas, demogrāfijas un citiem speciālistiem. Jā, bet redziet, mums bija tāda forša kompānija, tur bija vairāk cilvēku, un puses saka, nē, bet kā, mēs taču papīra dokumentus katra bezdarbnieku lietai, glabāšanas termiņš ir 75 gadi. Es saku, šos datus mēs jau paši zinām, ka tagad izmanto zinātnē, mums sevišķi bija ļoti aktuāli arī atcerieties kādreiz Hazāna kungs bija ekonomists, vēl tagad viņš ir, profesors Latvijas universitātē. Es uzskatu, ka mums katrā ziņā lielās datu bāzes un lielie dati, kas mums nāk iekšā, viņi dod pētniekiem neredzamas agrāk neapjaustas iespējas, Jo, lai gan, piemēram, pašreizos pētījumus mums, piemēram, bezdarbs tiek analizēts dažādos griezumos, gan pa vecumu grupām, gan pa reģioniem un tam līdzīgi, bet katrā ziņā pilnas šo bezdarbnieku datu bāzes, datu pieņemšana mums kā pētniecībai ļautu vēl neskaitāmas iespējas, un mums katrā ziņā vajadzētu digitālajā vidē pieņemt dokumentus krietni vairāk nekā mēs, teiksim, analogā formā viņus pieņemam. Tam ir vairāk priekšnoteikumu. Pirmais ir tas, ka šie dati pirmkārt pieprasīti, un papīru mēs pieņemam tikai tik maz, mēs tiešām esam skaitījuši 4–5%, mēs pieņemam tikai tāpēc, ka mums nav kur glabāt, jo, ziniet, Nacionālām arhīvām ir problēmas ar glabāšanu. Savukārt digitālā vide, ziniet, ir tāda lieta, ka, labi, tagad tur datu centrā kaut kas tur notikās, bet tie dati jau viņi ir uz lentām arī, ziniet, kā. Un mums nav problēmas šos datus saglabāt, un no praktiķiem, taisn arī datu bāzu speciālistiem, mēs arī vienmēr dzirdam, mums ir 30 terabaiti, vai jūs to varēsiet saglabāt? Protams, to varēsim, mums tie 30 terabaiti, mums ir pārmetums, ka mums ir pat maz izmantots jaudas Nacionālās bibliotēkas datu centrā, Katrā ziņā tas terabaits nav piliens jūrā, bet katrā ziņā tas ir ļoti mazs apjoms, un mēs varam paņemt šos dokumentus, un mūsdienās digitālā vide tad rada neierobežotas iespējas pētniekiem veikt visdažādāko jomu pētījumus, un katrā ziņā mēs vadamies pēc filozofijas, ka pašreiz mēs datus varam ņemt krietni vairāk, jo mums nav šīs analogās vides radītī ierobežojumi. Un tālāk nākamais, kāda ir izaicinājuma savukārt pašiem pētniekiem, pašiem pētniekiem, ziniet, ir tā, ka jūs gribat pētīt, droši vien, arī savu dzimtes vēsturi, mums jālasa ir vecās baznīcas grāmatas, un tur ir, šis te gotiskais rokraksts, viņš ir jāiemācās, jāzina ir tā valoda arī, vācu valoda lielākoties, bet, ar datubāzēm arī, tur arī jāzina, vispār būtu valodas, jūs dabūtu to datubāzi, bet būtu labi, ja jūs zinātu, kaut kādas SQL valodas pamatas, varbūt, tas ir pagaidām kā ir. Un jūs zināt arī, varbūt, no kā sastāv šī datubāze, bet es domāju, ja vēsturnieki mācās arī paleogrāfiju, tāpat tās arī ekonomisti, kas vēlās strādāt ar 19. respektīvi tālāk 18. gadsimtiem. Tad arī Instagram to influenceru tiem tagiem tur nepietiek. Tur vajag viņiem iziet kādus kursus, lai viņiem būtu cerība, ka viņu fotogrāfijas saglabās arhīvā. Jā, cik precīzi viņi atspoguļo, ja viņi uzraksta kaut kādus vispārīgus atslēgvārdus, ja ir, es nezinu, ir vārds ēdiens tikai, vai mūzika, vai vēl kādi tas neko nedod. Ir jābūt tomēr, ir ļoti svarīgi metadati šiem te elektroniskiem datiem un arī visiem, arī analogiem nenoliedzami. Jebkurai informācijai un informācijas nesējiem, ko mēs saglabājam, ir jābūt metadatiem, jo bez metadatiem tas tomēr viss ir stipri pēdējais. Bet katrs cīnās par bezdarbnieku datiem, bet par ko jūs cīnaties? Ko jūs gribētu savā arhīvā no šīs visas bagātās fono, kino buķetes saglabāt? Protams, nenoliedzami mums būtu svarīgi, lai mūsu valsts vēsture tomēr būtu dokumentēta. Lai tā būtu gan filmās, video ierakstos, gan fotogrāfijās, gan arī skaņas ierakstos, lai mums nebūtu kaut kādi pārāvumi, lai tomēr mēs varētu tā kronoloģiski skaisti iet un skatīties, kas tad ir noticis gadu uz gadu, kādi svarīgi notikumi ir bijuši mūsu valstī,
kādi pasākumi bijuši, kā ir mainījušās pilsētas, kā ir ne tikai Rīga, bet arī visi reģioni un pārējā Latvija. Ar to ir ļoti grūti. Šobrīd ir ļoti grūti savākt šo materiālu, lai gan visiem liekas, ka mēs visi, arī šobrīd mēs šeit vairāk cilvēku fotografējam, bet es domāju, pēc kaut kādiem gadiem mums vienkārši nebūs fotogrāfija. Ja mēs viņus nesaglabāsim un nenoliksim fotogrāfu, kuru fotogrāfijas mēs noliekam arhīvā. Jo šajā brīdī visiem liekas, ka mums viss ir. Mums ir datorā, telefonā, mēs esam priecīgi. Tas bija aiz tajā nedēļā, kad mums likās, ka mums viss ir. Jā, es runāju arī par ikdienu, un mēs visi esam priecīgi, un mēs esam runājuši arī ar daudzām iestādēm, ar privātpersonām, ar daudziem. Viņi saka, jā, viss kārtībā, man datorā viss ir, kāpēc man jādod arhīvam. un tad pēc gadiem, pieņemsim, konkrētā iestāde vēlās svinēt kaut kādu savu pastāvēšanas jubileju, un tad viņi prasa arhīvam. Man vajag fotogrāfijas. Mēs sakam, diemžēl nav. Kā nav? Redziet, tā nav. Fotogrāfijas pašas neatnāk uz arhīvu, un ja iestāde pati nesaglabā, tad, diemžēl, nekas arī nesaglabājās. Tāpēc katram ir jābūt šai apziņai, kaut kur zemapziņā, ka tas, ko mēs dokumentējam, ka tas ir jāsaglabā droši, un ja mēs paši to nespējam, tad ir jādod šiem atmiņas institūcijām, kuras to spēj. Līdz ar to vienkārši mums nebūs šīs vizuālās vēstures, lai arī šobrīd mums liekas, ka mums viss ir. Un kā liekas Rēzaknē, mums viss ir vai vēl kaut kas vajadzīgs, un tomēr arhīvi ne tikai Rīgā, bet arī reģionos, un kādas ir tur vēlmes un iespējas? Iespējas jau mums katram ir dotas, jebkurā gadījumā. Arī Rēzaknē tāpat kā visur, mēs esam pakļauti tam steidzīgajam laika ritmam. Un elektroniskie dokumenti vai digitālie dokumenti, tā ir steidzīgā laikmeta neatņemama sastāvdaļa. Saprotiet, protams, viss tas pakļaujas arī tam riskam. Visas tehnoloģijas, kas ir, viņas mums palīdz dzīvot, palīdz tikt tam laikam līdzi un būt tai lidojumā, bet tai pašā laikā tas viss, ko mums dod tās tehnoloģijas, viņas tikpat daudz ir arī trauslas. Šis mūsu gadījums šobrīd ir, kas mums iedod tās iespējas un to apziņu, ka nekas nav mūžīgs. Kādā brīdī kaut kas var apstāties. Un līdz ar to arī mums ir jācīnās par to, lai mēs varam izmantot šīs tehnoloģijas tādā veidā, ka, lai varētu veicināt savu dzīvi šī laikmetā, un viņš ir jāizmanto kā instruments. Agrāk kapļi, lāpstas, cirvi bija instruments, arī viņi lūza. Tāpat mūsu laikmetā arī tehnoloģijas ir tas, kas palīdz mūsu darbam raitāk un veiksmīgāk iet uz priekšu. Protams, saprotam, ka tas arī var kaut kādā brīdī apstāties, vai nobrukt. Galvenais, lai dati saglabājas. Tas jau ir pats svarīgākais. Pārējo jau atjaunos, iekārtas nopirks, tehnoloģijas uzlabos. Galvenais, lai tie dati, kas ir gadiem krāti un glabāti, lai viņi ir pieejami mūsu nākotnē un paudzēm. Lūk, un līdz ar to arī Rēzakne iet laikam līdzi. Arī mēs attīstamies, arī mēs digitalizējamies, un process notiek. Bet, kad runā kolēģi te arī par tām vajag, nevajag grāmatām un visu pārējā, redziet, mums visiem tiek dota brīva izvēle. Mēs esam cilvēki, kam ir dota brīva izvēle. Es gribu lasīt digitāli, cits grib lasīt grāmatu, cits grib klausīties, cits varbūt grib redzēt, jo mēs esam unikālas personas, būtnes, kas ir katrs ar savām attīstītajām maņām, kuram tēlainība, iztēle, dzirde un viss pārējais. Līdz ar to arī tas viss pastāvēs paralēli tam visam. Digitalizāciju nevajag uzspiest kā tikai vienīgo instrumentu, kurš mums būs un ar kuru mēs strādāsim. Paralēli būs arī citas lietas, tāpēc, lai būtu cilvēkam izvēle, ar kuru to instrumentu strādāt. Citam patīk
meita, citam māte, citam kleita. Latgalē visādi, jā. Varbūt ir vēl kas piebilstams. Nē, es arī sāku par to, ka, varbūt, ka tev nebūs jālasa, tev būs jāklausās, jo paskaties, arī mēs paši savus, ja mēs paskatāmies arhīvā, mēs jau vairs protokols nerakstam, mums paliek tikai sēžu ieraksti. Ja, un ar to ir jārēķinās, ka tās formas, kādā veidā šie dokumenti un lēmumi tiek pieņemti, viņi mainās, un mums jāiet tam līdzi, mums tas ir jānotver, lai tas nākotnes vēsturnieks saprastu, kāpēc un kas te notiek. Mums ir plāns kādas noklausīšanās ierīces, varbūt arī valstiski svarīgi lēmumu pieņemšanas. Es nezinu, mēs līdz tam vēl neesam nonākuši, bet man kolēģi ir stāstījuši, ka, piemēram, Nīderlandē bija šausmīgs skandāls un nebija saglabāti kaut kādi e-pasti, uz kuru pamatu tika pieņemti lēmumi par miljoniem. Un līdz ar to viņi tagad ļoti daudz strādā, lai, teiksim, augstākā līmeņa visu adītāju e-pastu tiktu nodot arhīvā. Tā kā mēs līdz tam arī vēl izaugsim. Jā, es vēl pēdējo jautājumu arhīvam gribēju uzdot, un protams, es nevaru neiekļaut jautājumā atsauci uz Satversmes oriģinālu meklētājiem un visu šo tēmu, vai ne, kas ir pēdējos gados ļoti liela ažiotāžu radījusi, sevišķi mūsu vidē. Bet kā jūs skatāties uz šīm lietām, jo pat tāds fiziska formāta dokuments, viņš rada ļoti daudz jautājumus un brīžiem visādas sazvērstības teorijas. Bet tagad ir šie elektroniskie dokumenti, parādās dažādi digitālie risinājumi, mākslīgais intelekts, un mēs dzīvojam gan arī tādā postpatiesības laikmetā. Un kā mēs varam to ticamību, lai mēs varam pārliecināt sabiedrību, ka tiešām tas ir patiesas dokuments, oriģināls, ka uz to var paļauties, vai arī mums vienkārši gaida arvien vairāk šādu visādu sazvērstības teoriju un visādu šādu lietu. Man liekas, ka tieši ar digitālajiem dokumentiem tas ir visvienkāršāk, ja mēs par papīra dokumentiem, tur par to viltot laiku, kad viņš ir izgatavots, tur to pareizos izotopus uzlikt un vēl kā tās tintas sagatavot un noviltot. Elektroniskos dokumentus īstenībā ir ļoti grūti viltot. Jo pilnīgi visu, ko mēs darām digitālajā vidē, lai cik mēs viņus tur dzēstu, slēptu un ko darītu, tur jābūt ļoti augstas klases cilvēkam, lai to noslēptu, paliek. Un, teiksim, ir cilvēki, kas par jebkuram elektroniskajam dokumentam pateikt, kura tā ir kopija izgatavota, kurš ir bijis pirmais sagatavotājs, no kura datora tas ir nācis. Digitālā vide ir tik ļoti izsakojama, ja tas ir nepieciešams, kā mēs to ikdienā pat neapzināmies. Un teiksim, pat izdzēšot mūsu cietos diskus, ir ļoti iespējas visu to atkal atjaunot. Jā, tā kā ar elektroniskiem dokumentiem virspusē ir iespēja, ka tur var mākslīgi radīt jaunas, teiksim, digitālās realitātes, bet to visu var izsekot un īsti pētnieks atradīs. Paldies, nomierinājumu. Starp citu, mēs pagājušo nedēļu publicējām pirmo mākslīgā intelekta radīto ilustrāciju, kā titulbildi. Un neviens neatklāja. Es domāju, neviens īsti nepievērs uzmanību, bet tas ir ilustrācijā Šķirklem pilsētas teiks Latvijā. Jūs ziniet, Cēsīs arī noteikti ir kaut kādi slepkavnieki staigā pa naktī, visi zina, viens nav redzējis. Un tas ir folkloras žanrs. Un mēs ļoti daudz domājām, kādu risinājumu, kā to ilustrēt. Un patiesībā briljanti ideja mūsu asnātā ienāca prātā mākslīgam intelektam uzdot šo darbu. Un brīnišķīgi, viedīgi, apskatīties. Tā kā ir resursi jāizmanto vienkārši. Jā, Karina grib izteikties. Ir iespējams tur noviltot vai nē? Protams, ka ir iespējams noviltot, un šie dziļviltojumi ir un būs mūsu realitāte. Un līdz ar to kultūras mantojuma institūcijas, vismaz noteikti bibliotēku jomā par šo jau notiek diskusijas par to, ka šie digitāli dzimušie, piemēram, publikāciju materiāli būtu jāmarķē no bibliotēku puses. Un es domāju, tā ir diezgan drīza nākotne, ka mēs to būsim spiesti darīt. Nevis būsim spiesti, tas vienkārši būs normāli to darīt. Tas pat attiekās uz šīm digitāli dzimušajām fotogrāfijām un video materiāliem un tam līdzīgi. Mēs vienkārši to darīsim pavisam pārskatāmā nākotnē. Marķēsim, lai varētu pierādīt patiesumu. Jā, viens ir marķēšana, otrs ir kaut kādās pašas bloķēdes un tam līdzīgas tehnoloģijas, kas mums īstenībā ļauj to visu procesu gana labi arī nodrošināt. Es tādu ķecerīgi varbūt repliku tikai, ziniet, kā ir, bibliotēkās jau tā nav, varbūt muzejos arī, bet ziniet, mums jau arhīvā ir tūkstošiem viltot dokumentu. Vai tā nav? Es rosinātu drīzāk, ziniet, ko kolēģiem teikt vismaz arhīvā, nesatraucamies par to, vai viņš ir viltots vai nav. Tas ir pētnieka darbs arī.
Tad šo viltošanu, attiecīgi arī atklāt. Un, protams, kad, ja mēs runājam par oficiāliem dokumentiem, tad mēs varam izmantot blokķēdes vai citas tehnoloģijas, kas vismaz atklāt, ka tas dokuments ir nemainīgs bijis tajā brīdī, kad mēs viņu pieņemam pie sevis. Tad viņš ir tāds bijis un, to mēs varam garantēt. Kas ir noticis tam dokumentam pirms mums viņš ir iedots, tas ir pētnieka darbs arī daļēji, katrā ziņā nākotnē tie ir izaicinājumi. Visu mēs nevarēsim droši vien nogarantēt, ka tas ir patiesas un īsts. Bet tad droši vien šeit ir vēl otrs jautājums aspekts. Viens ir viltojums, bet otrs, vai tas ir mākslīgā intelekta radīts saturs, vai tas ir oriģināls saturs, ko cilvēks ir radījis. Tas jā, bet ziniet, mākslīgā intelekta radītu digitālo materiālu laikam tomēr var samērā normāli atpazīt. Skatoties, kas tie ir par mākslīgā intelekta rīkiem, es domāju, to attēlu arī. Pagaidām var. Jā, šonedēļ vēl var. Šonedēļ vēl var, bet, protams, ja mums būs attiecīgi rīki, tad viennozīmīgi. Bet, atklāt sakot, es uzskatu, ka no tā vien, kad šis ir bijis mākslīgā intelekta radīts, kaut kāds vai attēls vai dokuments, mums nevajag no tā arī īpaši uztraukties. Ja viņš ir reiz radīts, viņš mūsu sabiedrībā ir bijis aizgāris, tad tas ir tā kā fenomens, kas arī būtu mūsu arī materiāls, arī ko mums būtu arī jāņem un arī es uzskatu, ka jāarhivē. Beidzot sākas diskusija. Jābaidās, vienkārši par to ir jābūt pilnīgai skaidrībai visiem. Jā, bet tas, ko rada mākslīgais intelekts, viņš jau nerada pats no sevis, viņš ņem to, ko mēs esam radījuši apvienu, kāds viņam to ir iemācījis. Tad, zināmā mērā, tas arī ir laikmetu liecīgi. Protams, un tāpēc mums to noteikti ir interesanti saglabāt. Mēs par to nemaz vēl nesākām runāt, kad arī šīs ir formas, kuras ir jāsaglabā, vai ne? Mēs par to vēl drusciņi atturamies domāt. Bet man viens jautājums, mākslīgais intelekts un autortiesības. Pēc kāda laika varbūt kāds teiks, ka tas ir mans radīts, Laikam kādi 30 gadi jāgaida pēc mākslīgā intelekta nāves, vai kādi 70. Jā, un kas tos visus tur uzskaitīs? Interesanti. Bet ir jau tā, ka ja kāds kaut ko vilto, ka kāds kaut ko meklē, kā to novērst. Ja tas mākslīgais intelekts sāks izmantot plaši visādiem šādiem mērķiem, gan jau radīsies arī programmas, kas to spēs novērtēt un iezīmēt, ka tas ir viņa radīts. Ne jau velti Eiropas Savienībā, jo mēs runājam par šī mākslīgā intelekta regulēšanu, kur viņi drīkst izmantot, kur viņi nedrīkst izmantot. Un īstenībā tā ir ļoti bīstama joma, un tā ir ļoti jāpiedomā, ko mēs darām un kāpēc mēs darām. Pēdējo repliku, es domāju, mēs esam atmiņas institūcijas. Mums nav jāuztraucas par autortiesībām. Es jums izstāstīšu, mums nav jāuztraucas par sensitīviem personas datiem. Tas ir tāds, ziniet, datu aizsardzība, ziniet, ir tāda mūsu ierēdniecības mīļākais izklaides veids vai darba veids, kad ierēdņiem negribās strādāt, viņi sāk aizsargāt personas datus, Līdzīgi ir ar autortiesībām, bet mums arī, es domāju, ka atmiņas institūcijām un arī, sarcīt, par viltojumiem un mākslīgā intelekta radītiem dažādiem produktiem, mums tomēr ir jāņem un jāskatās uz to perspektīvu, ka mēs esam atmiņas institūcijas un mēs glabājam dokumentus, kuri tiks izmantot arī pēc 100 un pēc 200 gadiem un, piemēram, šie paši sensitīvie personas dati, viņi kļūst neaizsargāti pēc personas nāves vai to personu, ko attiecas tie dati, ja par kaut ko var sazīmēt. Autortiesības 70, tās nav autortiesības, es atvainojos, tas mums ir tāds žargons, visi autortiesības. Kādas autortiesības? Kāds ir atņēmis autorību kādam? Nē, mēs runājam tikai par mantiskajām tiesībām, un mantiskās tiesības beidzās 70 gadus pēc autora nāves. Mēs esam atmiņas institūcija. Mēs nestrādājam uz 20, uz 30 gadiem, Mēs strādājam uz to, kad mēs glabāsim mūžīgi, mūsu materiālu. Tā kā, es domāju, mums nevajag uztraukties tik daudz, mums ir galvenais varbūt saglabāt. Varbūt tas ir pat ķecerīgi skan tagad, Bet tiešām galvenais ir sevišķi digitālā vidē, ir tiešām saglabāt un pēc laika jau risinājumi būs. Tādus sprediķus katru dienu varētu klausīt. Mēs mācītājs bija.
Bet tas ir brīnišķīgi, ko jūs stāstat tikai tajā vienā saglabāšanas aspektā, bet mēs kultūras mantojuma institūti gribam, lai lieto, mēs gribam, lai piekļūst, un mēs gribam, lai to visu var labāk un veiklāk atrast. Mēs gribam piedalīties arī šo tehnoloģiju trenēšanā, un tad mēs šos materiālus gribam arī izmantot. Un tad tās autortiesības sāk kļūt par šķērsli mums. Jeb mums ir jāmeklē risinājumi, ka mums mantojuma institūcijām, piemēram, sabiedrības labuma gūšanai, šādu tehnoloģiju trenēšanai, risinājumu trenēšanai, nu, piemēram, lai atpazītu labāk fotogrāfijās personas un tam līdzīgi, būtu piekļuvušiem autortiesību aizsargātajiem materiāliem, būtu iespēja izmantot viņus. Atvainojiet, jūs gribat pateikt izņēmumu autortiesību aizsardzības likumā? Jā. Izņēmumu izmantojumi. Jā. Es gribētu arī noslēgt mūsu diskusiju ar mākslīgā intelekta lietām. Es, protams, kā gatavojoties, diskusija jāgatavo ar mākslīgā intelekta palīdzību, vai ne? Līdz ar to es ChatGPT jautāju, kādas ir priekšrocības un riski mākslīgā intelekta pielietojuma muzejā. Un izdeva kaut kādas ģenēriskas atbildes, un es tā arī īsti nesapratu, kur tas varētu būt suns aprakts. Un varbūt, ka Kristīna vai arī citu muzeju pārstāji, kā jūs redzat šīs jaunās iespējas, un varbūt jaunās problēmas un riskus, ko rada šis mākslīgais intelekts, vai tas var palīdzēt muzeju darbā un muzeju darba organizācijā un vispār visā muzeju funkcionēšanā? Viennozīmīgi var palīdzēt. Par mākslīgo intelektu runājot, es teiksim, pirms 2 gadiem, kad tikko parādījās, tā teikt, iespēja ChatGPT trenēt, es arī pamēģināju. Es domāju to, ka muzejos, bibliotekās, arhīvos, mūsu darbi jau nav apdraudēti. Šobrīd, pēc 2 gadiem, skatoties, kā tu vari atvieglot savu darbu, izmantojot ChatGPT, un kādas būs iespējas nākotnē, es domāju, jā, tas mums ikdienas darbā ļoti var palīdzēt. Kaut tāpat piemēru tagad arī var minēt KIS izveidojas darba grupu, kur kopkatalogam būs šī mākslīgā intelekta funkcija, kas atvieglos iespēju, piemēram, šos ierakstus veikt aprakstus priekšmetu. Tas nozīmē to, ka pavisam drīz pēc gada, ja mums tagad muzeja darbinieks apraksta, 10 priekšmetus dienā. Tas būs iespējams, 1000 priekšmetus, 100 priekšmetus dienā, es pārspīlēju. Bet darbinieku skaitu tu apsolies nesamazināt. Tu saki, ka nav apdraudēts. Es domāju, es teikšu tā, ir apdraudēti. Tuvāko 5 gadu laikā, 10 gadu laikā, vismaz attiecībā uz tādiem tiešām vienkāršiem darbiem, kas ir, piemēram, krājuma aprakstīšana. Labi, nedrīkst teikt, ka tie vienkārši darbi, bet kas ir saistīti ar šādām lietām, es domāju, darbinieku skaits samazināsies. Tas ir neizbēgami. Bet es drīzāk skatītos otrādi, ka līdz ar to varbūt mēs uz krājuma aprakstīšanu samazinām vai krājumā strādājošo skaitu, bet mēs savukārt varam palielināt to skaitu, kas strādā ar sabiedrības izglītību, kas muzeja pedagogu skaitu, piemēram. Tā tālāk un tā joprojām. Tas pats runāt par mākslīgo intelektu, kolēģi izmēģināja koncepciju izstādēju 2 minūtēs uztaisīt, izmantojot ChatGPT. Labi, tur var runāt par kvalitāti, tā tālāk un tā joprojām, bet tas viss attīstās, un es domāju, tuvāko 5 gadu laikā muzeja tā dinamika viennozīmīgi izmainīsies. Un kā šeit sesijas uz to skatās, vai Madonā? Tā īsti neskatās. Pat jau visam laikam līdzi ejam un paši nemaz nejūtam, kā mēs ikdienā jau soli pa solim sākam visu šīs iespējas, ko dotas mākslīgais intelekts, sākam izmantot un jāpiekrīt vien Kristīnei. Vienīgi es uzreiz nevaru piekrist pilnīgi un galīgi nemaz pie tā priekšmetu aprakstiem, jo es nestātos priekšā, kā tas varētu būt, ja katrs priekšmets ir, tas ir apmēram tāpat, kā mēs tagad paskaties ar telefonu, šito te priekšmetu, un te visi riņķi apmēram, bet ka mēs tam varētu tā baigi uzticēties, es vēl neesmu tam gatavi, Vēl neesam tam gatavi, bet es pilnīgi ticu, ka tas tā būs, jo nav jau iespējams stādīties priekšā
pietiekoši garš mūžs man ir, lai es varētu teikt, nevarēju iedomāties, ko mēs darīsim pēc 50 gadiem, 50 gadus atpakaļ, bet pēdējos gadu desmitos tas viss iet geometriskā progresijā, pilnīgi. Un, ja kādā brīdī tas šķiet Dievs, man to visu nevajag, vai tā tam līdzīgi, vajag. Mēs arī tiekam tam līdzi, un mums ir jātiek citādi, jo mēs nevaram to darbu strādāt. Bet, vai mēs tagad kaut ko tuvākajā laikā darīsim, vai ne? Ja es par sevi personīgi, tad es zinu, ka es nē. Es nāku skatīties. Jā. Bet es savukārt teikšu, ka jā. Un mēs jau arī izmantojam diezgan daudz, un īstenībā mēs paeksperimentējām un ielādējām dažas fotogrāfijas un palūdzām ģenerēt metadatus. Un uzģenerēt diezgan precīzi. Mums kolēģi teica, ļoti precīzi, diezgan saģenerēja šos metadatus. Un palīdzējis mākslīgais intelekts arī administratīvajās lietās. Projektu atskaiti, kas man agrāk aizņēma 2 dienas, tagad es 10 minūtēs sarakstu projektu atskaiti. Bet direktori var būt droši par savām darba vietām. Un man liekas, ka mākslīgais intelekts palīdzēs realizēt. Es domāju, ka mainīsies funkcijas gan muzeja darbiniekiem. Mēs varēsim vairāk pievērsties pētniecībai, mēs varēsim meklēt kādas kopsakarības, arī hipotēzes, par citu mākslīgais intelekts spēja jau ģenerēt. Un tur daudz ir iespēju. Piemēram, viens labs piemērs ir, mēs esam jauns muzejs, 3 gadus pastāvam, bet mēs gribējām pēc tiem statistikas datiem uzģenerēt kāds mūsu apmeklētāju profils. Un sanāca beigās diezgan precīzi, priekš mārketinga un priekš apmeklētāju uzrunāšanas ļoti precīzi profils. Cik vecs, sieviete, vīrietis, kādos laikos tiek apmeklēt, no kurienes. Tas viss palīdz tādās administratīvās un tur, kur aiziet patiesībā daudz laika, viņš tagad paņem daudz mazāk laika. Bet līdz ar to mēs varēsim darīt tās lietas, kas cilvēkam ir paredzētas, radīt, kaut ko pētīt vairāk un nodarboties ar tām foršām lietām, man šķiet. Es skatos uz to pozitīvu. No Madonas star optimisms, prieks par to. Mēs stundu esam runājuši, bet man vēl ir pats pēdējais jautājums. Karīna, es gribu zināt, kad beidzot latviešu valodā būs mašīna lasīšana ar rokrakstiem latviešu valodā? Vai ir kaut kādas iestrādes, cerības? Māra. Tas ir Mārai jautājums. Tas ir jautājums Mārai, jo man liekas rokrakstu granti esat tieši Nacionālais arhīvs jūs, un mums jārunā savā starpā. Kādu? Negrūti pateikt, kādu latviešu valodu. Mēs šobrīd esam ķērušies pie lejas vācu valodas un mēģinam to lasīt un padarīt mašīnu lasām. Tur ir diezgan liels attāms no lejas vācu līdz latviešu valodu. Es domāju, tas ir tuvākie gadi, ja mēs apgūsim šo te transkribus programmu, ja mums ir ievilkts jaunā projektā ar somiem, ka arī latviešu valodu mēs viņam iemācīsim saprast. Bet ar rokrakstiem ir tas, ka katrā gadījumā no sākuma tomēr viņš būs jāiemāca lasīt šis rokraksts, un tad viņš sāksim lasīt. Tā kā visu uzreiz un vienlaicīgi nevarēs, jo, ja mēs paskatāmies sanākos dokumentus, tie rokraksti diezgan līdzīgi. Ja mēs paskatāmies, kā mēs šodien katrs rakstām, nedod Dievs. Man liekas, es pat nevaru izlasīt, ko es pirms 3 gadiem esmu pierakstījis. Tāpēc jau vajag to tehnoloģiju. Es jau arī tāpēc par to satraucos, ka tad beidzot es varēšu salasīt savus senos skribelējumus. Katrā ziņā izskatās, ka tuvākā 5 gada ir arī lielā valodas modeļa latviešu valodā izstrādes zīmē, un noteikti tas arī nāks kā pluss klāt arī šī jautājuma sakārtā. Vienkārši es dzirdēju no Nacionālās bibliotēkas pārstāvjiem, kad jūs ļoti cītīgi strādājot pie
apmācības un pie visādām modeļiem un pie mākslīgā intelekta un tāpēc es tā uzdevu jautājumu par to. Jā, uz teksta apstrādes risinājām dažādiem mēs strādājam, rokraksti vairāk ir, man liekas, Māras lielais interešu jautājums. Mūs arī tas interesē, bet gan jauka drīzumā. Es tikai repliku vienu. Ja mums būs Eiropas Savienības finansējums, tad Somijā Mikele universitātē ir superdators, kurš ar mūsu 30 miljoniem lielākoties rokrakstā dokumentu esošo ļoti labi varētu pastrādāt. Tā kā gaidīsim, varbūt, ja mūsu finansējums būs ļoti reāli, ka jau pēc pāris gadiem mūsu baznīcas grāmatas mēs varētu vācu šis te gotiskais rokraksts, būtu visas atpazītas. Varētu, ja kurš cilvēks arī viņas... Nē, bet pagad nav nauda vēl. Tad mūsu diskusijas mērķis, es domāju, ka jā, visiem turēt īkšķus un jā, izdarīt spiedienu uz Eiropas institūcijām. Jā, paldies, un tie ir visi jautājumi, kas mani interesē. Varbūt, ka arī klausītājiem ir kādi jautājumi, kas viņus interesē. Es nezinu, kāds mums šobrīd tālākais darbības formāts, es skatos uz Andu, bet iespējams, ka ir vēl kāds brītiņš arī jautājumiem no citām rindām, varbūt. Par jautājumiem es nezinu, tas ir jājautā publikai. Vai ir kādi jautājumi? Varbūt mums tā bija diezgan dzīva tāda un arī kontroversāla brīžiem diskusija, vai ir kādi jautājumi? Es vien jautājumu gribētu. Es esmu Jānis, es strādāju Latvijas Nacionālajā arhīvā, Latvijas valsts arhīvā. Man radās jautājums pirmam par autortiesībām. Tad domāts, vai ar to autortiesību izmantošanu ir domāts radīt izņēmumu autortiesību likumā, kā tagad ir autortiesību likums nosaka, ka ar autortiesībām aizsargāts darbus izmantot, piemēram, izglītības iestādē. Tādu pašu izņēmumu varētu noteikt, piemēram, attiecībā uz arhīviem un bibliotekām. Jau dotajā momentā arī autortiesību likumā ir punkts, kas ļauj izmantot pētniecībai, tekstizracē, datizracē šos te darbus. Tā kā savā ziņā tas jau ir, tā kā te ir jāskatās tā interpretācija, ja mēs runājam par šiem te valodas modeļu trenēšanu, tas tomēr drusciņi varbūt cits izmantojas. Par attēliem bija domāts. Jā, un par attēliem, es nezinu, tāds tev ir komentārs par attēliem. Šobrīd jau tieši atmiņas institūcijas datu sistēmās iekšienē drīkst izmantot un saglabāšanas nolūkos nemaksājot autora atlīdzību. Bet rādot publiski un tā, tad attiecīgi ir jāmaksā. Ja mēs runājam par to sabiedrības labumu, tad mēs gribam iet uz to, kā Karina teica, ka atmiņas institūcijām atļauj izrādīt publiski tātad šādiem sabiedrības labumu mērķiem nemaksājot autora atlīdzību. Tas būtu tas... Autora atlīdzība būs droši vien jāmaksā jautājums par kaut kādu šo te kolektīvo licencēšanu, kas daudz vairāk atvieglotu ir administratīvi mums. Tas, kas dotajā brīdī ir uzsākts vismaz un ir ieviests arī autortiesību likumā šie ārpus komerces aprites esošie darbi, kas ir gan teksta materiāli, gan attēli, gan fotogrāfijas, jebkura veida, jebkura formas materiāli, kā ievies šo te autortiesību regulējumu tieši uz komerces apritē neesošo saturu, lai to kultūras mantojuma institūcijas varētu publiski piedāvāt, rādīt un izmantot arī digitālā vidē jebkuram interesantam. Tagad tas ir tāds lielais uzdevums tuvākajam laikam. Paldies. Tā, vēl kāds jautājums, vai Anna tagad tavās rokās? Arī vēl ir aicināti, piemēram, kultūras mantojuma pārvalde ir aicināti no tikus pie vārda. Visas iespējas izteikt. Jautājot par pieminekļiem. Par pieminekļiem. Kā mēs varētu parunāt par pieminekļiem? Fabrīcijus pieminekļus. Fabrīcijus pieminekļus. Tāds komentārs. Valtram ļoti provokatīvs jautājums. Nav valsts aizsargātas kultūras pieminekļus. Var dasnost. Es varu tā kā jautāju, nav, ka man ir brīva vaļa. Jā, nē, jūs varat noteikti izteikties par visām šīm tēmām, daudziem, ko mēs minējām par mākslīgo intelektu un par visām digitalizācijas lietām, digitālajām un
Kā tas ietekmē pieminekļus, jo es esmu diezgan cieši patiesībā saistīts ar pieminekļu tēmu. Es esmu pieminekļu piemiņas zīmju un kā vēl tur saucās konsultatīvās padomes loceklis. Bet mums diskusijās līdz šim nav bijis neviens tāds jautājums par tīri tādām kaut kādiem digitāliem tādiem izaicinājumiem, vai kāds būtu uzģenerējis mākslu vai intelektu kādu to pieminekli vai piemiņas zīmi un tā kā, jā, es labprāt dzirdētu, kādas jums ir domas. Jā. Nē, mēs arī neesam tikuši līdz mākslīgā intelektu uzģenerētam kultūras piemineklim, bet droši vien viss vēl priekšā. Attiecībā par digitalizāciju kā tādu, es esmu par digitalizāciju pilnīgi noteikti, jo nenoliedzot, protams, arī oriģinālu šārumu un esamību. Jo, teiksim, tīri praktiski tas, ka mums bija paveicās, mums bija digitalizētas pieminekļu lietas un arhīvus, mums ļauj pandēmijas laikā izdzīvot kā iestādēji un ļauj mūsu klientiem nesēt prātā pie sesiju nodrošanas un eksāmeniem un varēja pabeigt pētnieku savus pasūtījumu darbus. Tas ir viens, un, manuprāt, digitalizēt materiāli ļauj stipri vairāk šo sasniedzamību nodrošināt. Protams, vienmēr būs tādi, kuriem patīk tur šķiet par pirkstu to mapi un skatīties, jā, un to viņiem vajag ļaut, bet ir cilvēki, kas nevar atnākt uz arhīvu, un tad viņiem ir iespēja. Un savukārt par pašu priekšmetu digitalizāciju, atšķirībā no muzejiem, kultūras pieminekļi nestāv drošā un tādā pasargātā vidē, viņi stāv vējā, lietu sniegā un viņi ir nevienmēr saprātīgi īpašnieku rokās. Līdz ar to... Un vandāļi arī mēdz būt arī. Un vēl arī tie vandāļi, jā. Lūk, un ir ļoti būtiski, manuprāt, mūsu kultūras mantojumi, kas ir materiālais kultūras mantojums, kultūras pieminekļi, fiksēt pēc iespējas precīzāk, pēc iespējas laicīgāk. Agrāk pieminekļu valde to visu ar zīmolu uz vatmaņa un pušas tādiem ieēnojumiem ārkārtīgi skaisti zīmēja. Tagad ir citas tehnoloģijas, mēs varam ar pilnīgi zvērīgu precizitāti šos objektus nofiksēt. Ir punktu mākoņi ar precizitāti līdz 0,05 mm ar punktiem. Ja. Viņi paņem visas krāsas, viņi paņem koordinātas katram punktam. Ja. Līdz ar to tā iespēja pēc tam strādāt restaurātoriem un atjaunotājiem ir vienkārši fantastisks. Bet tas nozīmē, ka, piemēram, ir kāds trimdas latvietis vai Ķīnā kāds nekustamo īpašumu attīstītājs gribētu uzbūvēt precīzu brīvības pieminekļa tā kā šo repliku, tas būtu iespējams. Tikai jāsazinās ar jums. Jā. Telefons e-pasts tāds un tāds, jā. Vēl izdrukās. Bet tā jau arī dara. Ir jau reāli keisi, kur ir, teiksim, zudušās detaļas, jā, kur pēc analogu ir uzmērīts līdzīgi, jā, un viņi ir taisīti tā 3D drupa un tā to jau var atjaunošanā, tā ir vienkārši fantastika, ko visu panākt. Ja? Un tad ir nākamais solis, ko var veidot jau, ja ir atbilstoši naudiņi, protams, var veidot šos modeļus, kas jau atkal dod iespēju sabiedrībai apskatīt, grozīt, iepazīt, ja, tā objektu, tā vēl nāk. Mākslīgais intelekts savukārt, manuprāt, varētu ļoti palīdzēt tieši pie tā skenētā materiāla jāvadātu apstrādes, jo šobrīd tā ir baigais manuālais pasākums, jā, un pēc cilvēku zināšanas. Un es tā klausoties kolēģi sapratu, ka mums liela bēda ir mums tās pieminekļu lietas digitalizētas, un viņas tā paņēma visu mapu, tā klopas izgāja cauri, jā, tur lapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, bet viņas jau katra ir savādāk, un katra ir savu saturu, jā, un tad mākslīgo intelektu piesēdinātie satura rādītāji, ak jau, kas tas būtu par ko iegūjumu. Tā ir ko darīties. Labi, paldies. Jā, varbūt nedaudz arī paturpināšu, jā. Tā tas arī ir, redzat,
tam mācīgais intelekts un tā digitalizācijā, tas paver robežas. Saprotiet, arī tie paši pieminekļi, jebkuri priekšmeti, ja? Tam vairs nav robežu un jebkurā brīdī, jebkurā vietā to visu var skatīties, analizēt, apstrādāt un tā tālāk. Nu, mēs arī redzam datu fiksācijā par tām pašām sarunām bija iepriekš arī pilsētām un objektiem tā tālāk. Kā laikā griežos tas viss mainās, tas arī ir interesanti redzēt. Ja? Par nožēlu situācijā Ukrainā ir tāda, ka mēs daudzas pilsētas tikai, ja viņas būs digitāli, varēsim redzēt. Ja? Un visas paudzes nākošās tikai arī varēs to nojaust, ka tur kaut kas ir bijis. Tāpēc, ja tas būtu digitalizēts vai ir vai kā un tiks apstrādāts, tad būtībā tas arī atstās to mantojumu, kurš aizies pāri visām robežām. Ja? Un līdz ar to mēs vienkārši paveram durvis visām cilvēces iespējām, jā, to visu redzēt, analizēt, pētīt, jā, neizējot no mājās. Jā, es aizdomājos tikko pareizi, taču mums jau arī, es nezinu, es neesmu pazīstams ar jūsu normatīviem aktiem, bet, piemēram, Vecrīga jau arī ir tā kā, nu, mūsu mantojums un var teikt, piemineklis vai piemēram, visa Vecrīga nav jāskanēt, sevišķi ir visādi pauž gatavību cīnīties līdz pēdējiem Rīgas ielās, un tā varbūt ir laiks tā kā ieskanēt visu. Rīgas pašvaldība ir pasteigusies, un kaut ko viņi ir mazliet noskanējusi, tiesa, tur ir precizitātes pakāpe, nav tik liela, ja, bet vispār jau Rīgā ir visa Rīgas centra 3D modelis. Jā, paldies, mūsu šovu, kad padarīt. Jā. Paldies, laikam. Liekas arī fiksācijas. Visi izteikušies. Un es gribēju teikt, ka arī šī pasākuma organizēšanā ir piedalījies mākslīgais intelekts. Varbūt nepievērsāt uzmanību uz afišas ir 2 fotogrāfijas, ko ir ģenerējis. Tur nav neviens. Varbūt kāds var panest tuvāk, parādīt kolēģi kaut kur. Aizies. Uz otru pusi pagriezt. Un gribu teikt, jā. 2 fotogrāfijas ir no dokumentu arhīva. Un 2 ir. Mēs jau tā, kas strādājam arhīvā, jau varam apkārt, kad jau tas bija aplādīts. Gribu teikt paldies Jānim. Jā, paldies Anna par organizēšanu un par visu darbu, kas ir ieguldīts. Jā. Paldies dalībniekiem, paldies par atsaucību. Un pagājušajā gadā jau šeit jau ir arī mums ir 2. gada jau pasākums. Un pagājušajā gadā jau jūs saņēmāt tie, kas bija darba instrumentu, tātad arhīva darba instrumenta, arhīva darba veikšanai. Jūs atceraties, kas tas bija par darba veidu? Varbūt esat jā, bet esat nolietojuši jau, tad varēsiet šodien dabūt jau. Tas ir darba veids, paginācija. Kad man kolēģi. Mēs gribam teikt paldies visiem atsaucīgiem kolēģiem, kurš piedalījās diskusijā. Dāvināt mūsu dārgumus, kuru veidošana arī piedalījušies mūsu kolēģi. Domāju, ka tos mākslīgi lietot. Jā, dārgumus. Tieši pēc darbiem. Tāpēc viņi ir jāraksta pirmoreiz precīzi. Nevis te kaut kā Daina. Man ir darba instruments. Jā. Kur tava lāsa?
Tev lietu sargu vai ne? Mikrofonu darbojāt? Paldies, biblioteka, jūs jau droši vēl tieši. Tad es nodošu kādam. Kolēģi, ciemi. Lūdzu, uz kafijas pauzīt, pagalmiņā, pelēkā telpa. Un vēl pēc programmas ir paredzēts tātad kinosēns, bet neuztraucieties, ja nepaspējat uz sākumu, to varēs redzēt arī pēc tam, protams, tas nebūs. Tas būs Anitas dienā. Paldies. Protams, uz otro daudz.